Zemgales apgabala tiesas priekšsēdētājs Siliņš man tagad ir atsūtījis vēstuli, ka es nedrīkstu publicēt tiesas ierakstu no publiskas tiesas sēdes. Es to iepriekš jau biju izdarījis sižetā, un viņš raksta, ka mani jāņem tur, tas publicētais video ārā, ka man viņu vajag dzēst. Un nevēlāk kā 3 dienu laikā, nevēlāk. Es tikai tagad vispār to e-pastu atvēru. Es nebiju ieskatījies tai e-pasta paskastītē. Viņš ir nosūtīts 5. martā. Un 5. ir arī parakstīts. Tagad jau ir 17. Tās 3 dienas jau ir baigi jau pagājušas. Jau ar lielu uzviju. Un, nekas tā nav noticis. Nekādu papildu lēmumu no viņas neesmu saņēmis. Bet katrā ziņā es tagad arī netaisos to manis publicēto tiesas ierakstu dzēst. Tāpēc, jo tā tiesas sēde bija atklāta. Tā iztiesāšana notika atklātā formātā. Ar citiem vārdiem sakot, jebkurš cilvēks, kurš pat ar mani pilnīgi nav saistīts un kurš man pilnīgi nav pazīstams, toreiz varēja ierasties uz tiesas sēdi un viņā piedalīties, viņu klausīties. Papildu tam, jebkuram bija iespēja, klausoties šo sēdi, arī ierakstīt tiesas sēdes materiālus un viņus pēc tam publicētu. Anonīmi, kāda anonīma konta, tas būtu bijis iespējams. Pilnīgi jebkuram. Man pilnīgi nav saprotams, kāpēc vispār pastāv tāds regulējums, kuru gan Siliņā kungs gan normāli pamatojā, ar iepriekšējiem spriedumiem un likumtekstiem, kāpēc tāds pamatojums eksistē, kāpēc tāds regulējums eksistē. Tas man tiešām nav saprotams, kāda tur ir loģika. Varbūt maksimums varētu būt tas, ka tajā augstākajā senātā ir daudzi tiesneši, kuri savu juridisko izglītību ieguvuši padomju laikā, un padomju laikā bija tāda praksa, ka lietas kā bija publiskas, bet tad tomēr arī nē. Tad es jūtos tagad kaut kā apkrāpts no tiesu sistēmas un no tiesnešiem. Tad vajadzēja to uzreiz saukt pa slēgtu sēdi. Vajadzēja to kaut kā savādāk definēt, savādāk formulēt. Ja to tiesas sēdi sauc pa atklātu, un katrs cilvēks, kurš vēlas, tur var nākt, faktiski neuzrādot nekādus dokumentus, vienkārši nākt un sēdēt. Un ņemot vērā faktu, ka 25. gadā praktiski katram cilvēkam vienmēr līdzi ir viedtālrunis ar diezgan labu mikrofonu. Vienkārši, tas regulējums, viņš ir galīgi tāds, nezinu, garām senatnējs, varbūt kaut kad pirms 100 gadiem, kad pasta baložiem kaut kur tur tika tiesas pavēsti vēl piegādāt, varbūt vai pirms 200 gadiem, varbūt kaut kas tāds vēl būtu bijis aktuāls, bet taču ne mūsdienās. Tā kā es netaisos dzēst šo sižetu ārā, un 3 dienu laikā es viņu 100% neesmu izdzēsis. Es tikai tagad esmu iepazinies 17. martā ar to paziņojumu un netaisos arī dzēst. Netaisos, jo man tā prasība liekas nesakarīga, neloģiska, stulba. Un te arī vispār nav rakstīts, kas notiksies. Ja es tomēr to informāciju neizdzēsīšu. Man tā kaut kādu datu nopludināšanu sāks tiesāt atkal. Par to man tagad ņems ciet. Nezinu, es nedzēsīšu ārā. Bet es esmu saņēmis paziņojumu. Tātad
Es tieku tiesāts par to, ka es izteicu brīvi savu viedokli. Kaut arī satversmē ir rakstīts, ka preses cenzūra ir aizliegta. Tiek pieņemts tiesas lēmums, kurš ir visklajākajā formā preses cenzūra. Viss tas iztiesāšanas process ir atklāts. Bet pēkšņi viņš izrādās, ka nav atklāts un nedrīkst publicēt materiālus. Kaut kā atkal un atkal saskaros ar to problēmu, ka it kā oficiāli ir teikts viens, it kā lietas saucas diezgan konkrēti tā, kā viņas saucas, bet patiesībā viņas apraksta kaut ko citu. Patiesībā tā nemaz nav. Faktiski es saskaros aizvien vairāk ar visādiem regulējumiem, kur ir maigi izsakoties klāji maldinoši un krāpnieciski. Ja Latvijā pastāv preses cenzūra, kā viņa pastāv atbilstoši tam tiesas spriedumam, gan rajona tiesas spriedumam, gan apgabala tiesas spriedumam, tad kāpēc jūs vispār maldiniet cilvēkus un rakstiet satversmē 100. pantā, ka preses cenzūra ir aizliegta? Kas tas pa murgu? Un kāpēc jūs tagad saucat to tiesas sēdi pa atklātu tiesas sēdi, ja viņas ierakstu ir aizliegts publicēt, un tas ir kaut kāds valsts noslēpums? Kāpēc tad jūs uzreiz nerakstat, Latvijā ir cenzūra atļauta, un šī tiesas sēde ir semi-atklāta, vai neatklāta, vai slēpta, vai slēgta, kaut kā tā? Nevar saprast to loģiku, pilnīgākais sviests man šitais viss liekas. Paldies, ka klausījāties un skatījāties.